150 gadus pēc literātes un politiķas Aspazijas, jeb īstajā vārdā Elzas Rozenbergas un vēlāk Pliekšānas dzimšanas, viņas dzimtajā pagastā Zaļniekos atkal skan viņas dzēja. Es domāju, ka tā ir, kā Aspazija, ir ļoti mūsdienīga sieviete ar saviem personības neatkarības ideāliem, no vienas puses ar prasmu par sevi pastāvēt, bet no otras puses arī ar milzīgo ziedošanās spēju. Jā, laikam tā ir, ka Jelgavas novads var lepoties ar daudziem izdariem. Aspazija laikam ir viena no tām. Mūsu vārdu nes tālu pasaulē. Paldies, ka tādi cilvēki. Līdzkurso laikā to darīt tagad. Figure, kur arī, kā dzirdējām, ļoti daudz ir darījusi. Lai Zemgales zvaigzne turpinātu mirdzēt mūžīgi, 1990. gadā iedibināta Aspazijas prēmija, kura tiek piešķirta tik pēc 5 gadiem. Literārās prēmijas saņēmēji var būt tikai sieviete, rakstniece, dzejniece vai dramaturģe, kuras darbos jaušami Aspazijas ideāli. Balvu saņēmusi gan Saucerīte Viesa, kā Aspazijas pētniece, dzīves un daļrades, Māra Misiņa ar savu Zemgales tēlu dzejā, Māra Zālīte zināmā mērā arī par vēstures likteņiem, kas saistīts ar zemgaliešiem, un Anda Līce savulaik kā izcila publiciste, kas atklāja tautas likteņu gaitas. Tie ir arī Aspazijas ideāli, varētu teikt. Aspazijas 150. jubilejā literārā prēmija svinīgā pasākumā tika piešķirta rakstniecei un tulkotājai Annai Velēdai Žīgurei. Anna ir vairākas grāmatas. Viena no tādām ļoti būtiskām, kas saistīta arī ar Zemgali, ir Stērstu dzimtas sievietes grāmatā Marselīne. Jums tādu mīļu sveicienu pateikties par to lielo darbu, par to, ko jūs veicat, un labāk par jūsu tulkojumiem, un jūsu grāmatām. No visas sirds jums paldies. Sirsnīgs paldies. Sirsnīgs paldies. Paldies. Jauki mīļi, skaisti. Paldies. Sirsnīgs paldies par sveicienu. Tas bija ļoti liels pārsteigums. Es nekad neiedomājos, ka tā tikšu pagodināts šeit Zaļiniekos 150 gadus pēc Aspazijas piedzimšanas un 130 gadus pēc manas vecmāmiņas dzejnieces Elzas Stērstas piedzimšanas. Tas bija ļoti liels pārsteigums un, protams, es augsti novērtēju to, ka mans mūža darbs tiek novērtēts. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.